pedagoģei Kristīnai Govinai. Deju skolas Natālija vadītājai Natāļai Siverkai. Maltas vidusskolas bērnu podgrupas vadītājai Irenai Ivanovai. Tā, nepazūd Irena. Nevienam jau lieta. Mēs ar Irenu jau iepazināmies pirms kādu laiku, jo kopīgi darbojāmies Latvijas kultūras vēstniekos skolēni. Ja jūs neziniet, jūsu skolotāji Latvijas kultūras vēstnieks, man bija prieks viņu satikt pēc labāka laika, un tādēļ paldies arī mums personīgi. Rīgas 53. vidusskolas deju studijas deju teātris vadītājai Viktorijai Kornienko. Burjatu biedrības Badarkāras kolektīvu vadītājai Marinai Pasečnai. Rīgas 84. vidusskolas teātra vadītājai Anikai Sikai. Slāva muzikālā teātra solo pedagoģei Tatjanai Berezinai. Rīgas Purciema vidusskolas koreogrāfiskā ansambļa Venceļa vadītājam Konstantīnam Koļesņikovam. Rīgas Lietuviešu vidusskolas interešu izglītības centra meiteņu vokālā ansambļa Dainavērvijai vadītājam Tomam Kazimīris Saņemcam piedod. Vokālās studijas Igonda vadītājai Olgai Pīrāgas. Pārstāstījot jau vakar. Bērnu un jauniešu centra Kursene mūzikas studijas harmonija vadītājai Elīnai Černiševai. Iksotisko deju teātra Karina Dēns vadītājai Karinai Baranija. Strasdumuļas internāta vidusskolas attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem pedagoģei Irenai Staisniņai. Красота неземная. Отлично. Tāpat mēs vēlamies pateikties par radošu ieguldījumu, atsaucību un līdzdalību mūsu šīs dienas svētku rīkošanā biedrības jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācijas vadītājai Janīnai Kulvai. Paldies! Es nezinu, ko man apsolu. Tagad ķersimies beidzot pie galvenās kaudzītes. Citu pateicību man vairs nav.
piešķirtajiem punktiem trešā vieta tiek piešķirta Rīgas 53. vidusskolas deju studijai Deju teātris. Fantastiski tērpiem, brīnišķīgām dejām šajā grupā mums iepriecināja eksotisko deju teātris Karīnedens, un tādēļ mēs viņus apsveicam ar iegūto otro vietu. Es tomēr došu šeit, un pirmo vietu uzstāsim drusku vēlāk. Kategorija dziesmu vecuma grupām no 9 līdz 14 gadiem. Pēc bargā draugu vērtējuma trešā vieta tiek piešķirta vokālās studijas Rigonda duetam Anastasijai un Aleksandrai Viļuķinām. Un skaitījām punktus, reķinājām, mēģinājām tikt skaidrībā, bet nolēmām, ka tiek piešķirta vēl viena trešā vieta Slāvu muzikālā teātra solo dalībniekam Jevgeņijam Muravjovam. Vairāk trešo vietu nav. Tātad, tagad mēs apsveiksim ar iegūto otro vietu kategorijā dziesmu vecuma grupā 9 līdz 14 gadi. Un šo vietu piešķīra mūsu brīnišķā draugu kompānija vokālās studijas Rigonda dalībniecei Sofijai Palasjānai. Tā. Vecuma grupa 9 līdz 14 gadi, kategorija deju. Ir tā, ka mēs kopā ar asociāciju ilgi domājām, kā pārsteigt un iepriecināt tos, kuri iegūs pirmo vietu, jo tas jau ir ļoti nopietni. Tas ir pirmais solis uz starptautiskiem festivāliem un pasaulē atzītām balvām. Un tādēļ sadarbībā ar Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamentu mēs piešķirām naudas balvu 50 eiro apjomā katras pirmās vietas ieguvējām. Un kategorijā deja tas ir Rīgas Purciema vidusskolas koreogrāfiskais ansamblis Venzeļā. Kategorijā dziesma mēs sūtīsim sveicienus ar apsveikumu un šo naudas balvu Strasburgožas internāta vidusskolas attīstības centra vairedzīgiem un neredzīgiem bērniem audzēkņiem Sindijai Šteinbergai un Jakovam Burļājevam. Kategorija deja. Vecuma grupa 15 līdz 20 gadi. Protams, sāksim ar godpilno, brīnišķo trešo vietu, kuru godam izcīnīja Burjatu biedrības Badarkāmas kolektīvs. Viņiem ir iespēja tiekties pēc pirmās. Pirmai vietai visgrūtāk, viņiem ir jāmēģina noturēties tagad pirmajā. Un tādēļ šāda iespēja iegūt pirmo vietu nākamajā konkursā ir otrās vietas ieguvējām kategorijā deja vecuma grupā no 15 līdz 20 gadiem. Un šī vieta ir iegūsi deju skolas Natalija dalībniece Elīna Pasečnaja. Arī Elīna, tāpat kā jau pat pirms laiciņa apsveiktā otra manu
Tā, mums dienas gaitā koncertā, kā jau visos lielos konkursos, bija šāds tāds tehniskas ķībeles, šāds tāds aizķeršanās, šāds tāds sajukumi, tādu mēs atbilstam visaugstākajiem standartiem. Ja mēs esam tik fantastisks konkurs, tad viennozīmīgi mēs nevaram nepiešķirt Grand Prix, kas nozīmē, ka šis kolektīvs brauks mājās ar iespēju pēc kāda laiciņa no Janīnas kundzes pieprasīt 100 eiro. Un Grand Prix tiek piešķirts Maltas vidusskolas struktūra